Sadarbībā ar Baldonas partnerību pēdējo 2 gadu laikā Baldonas nodā realizēti vairāki līderu projekti, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus un ieguldot pašvaldības līdzfinansējumu. Augusta sākumā nodas svētku ietvaros centrā Iepratim vidusskolai atklāts skateparks. Šo skateparku rampu jau jaunieši ļoti sen vēlējās. Izmantojām līderu projektu naudas, drīz atklāsim arī to slidotavu, ziemā varēs arī tur sportot, arī par pašvaldības naudu ir tas izdarīts. Šobrīd vēl izstrādes stadijā esot plānotā publiskā āras lidotava, kas ziemas mēnešos būšot arī apgaismot. Svinīga sarkanā lenta griezt arī pirmajam velonomas punktam Baldonē. Kurā būs gan sieviešu, gan vīriešu, gan riteņi, gan arī skrējsliņi, lai var bērnus paņemt līdz, tā lai ģimenes var atbraukt no Rīgas šeit pie Rīgā un zaļi pavadīt brīvdienas, aizbraukt uz Rīgskalnu, uz observatoriju vai uz Sēraboti, vai uz tepat mums vēl viens projekts, kuru viņi varēs apmeklēt šī projekta ietvaros, ir Baldonas īpašumā Saliņas ir labi iekārtots dīķis, kurā var arī, kura krastos var tagad atpūsties civilizētāk nekā agrāk bija. Agrāk jau var tas notika, bet tagad tur viss labi iekārtots. Jāpilnveido turisma infrastruktūra, tā par nākotnes plāniem saka Baldonas noda attīstības nodaļas pārstāvji. Iedzīvotāji interesi esot, un Baldona kā mājvieta izvēlas arvien vairāk jauno ģimeņu. Arī pirmie soļi pilnveids procesā esot manāmi. Mums arī puiši ir atklājuši mežā šos te stacionāros orientēšanās poligonus, kas arī ir labs sākums tam visam, jā. Un tālāk, ko mēs gribam realizēt, mēs gribam jau konkrēti dabā marķēt šīs takas, lai nebūtu tā, ka es paņemu karti, braucu un nezinu, kur aizbraukt. Līdz ar to rādot pa labi, pa kreisi, kur mēs varam apskatīt observatoriju, kur ir skaistais Lilijas ezers, kur ir šī te interesantā mednieku mūža un tā tālāk, jā, lai veidotos jau šī te pamaza infrastruktūra. Jāreitinās ar to, ka pašvaldībai šis budžets ir mazs, bet pamazām gadiem ejot, es domāju, ka šo turismu attīstību mēs pacelsim, jo šis potenciāls, kā es iepriekš teicu, ir liels, jā. Veiktie projektu un ieceres sasaucoties arī ar savulaik izstrādāto Baldonas noda attīstības stratēģiju, un, kā sacīt, idejas un vēlmes esot gana. Šajā plānošanas periodā iecerēts turpināt Ceļuņu parka labiekārtošanu. Savukārt, raugoties nākotnē, visticamāk nākamos līderu projektu pieteikums baldonieši iesniegs Daugavkrastu partnerībā, jo ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, Baldonas partnerība pārtrauks savu darbību. Dats Tribotska, Toms Ezerietis, Ogres televīzija.